smaidu, bet tajās 4 nedēļas sarunās, pavisam nopietni, tajās 4 nedēļas sarunās iznāca tā, ka, lai izveidot jebkuru koalīciju, jebkuru valdību, ir vajadzīgas sarunas. Tajās 4 nedēļas sarunās iznāca tā, ka, vai nu. Tad mēs rīkojām preses konferenci, kur mēs publiskā telpā centāmies skaidrot to, ko mēs arī Godmaņa kungam esam personiski teikuši, un arī rakstiski, ka ir nepieciešams sarunas šādi pavisam nopietni. Tajās 4 nedēļas sarunās iznāca tā, ka mēs visi sanācām kopā, jo mēs to tik vien esam gaidījuši par šo sarunu procesu uzsākšanu. Tajās 4 nedēļas sarunās iznāca tā, ka mums ir līdz rītdienai, tas ir jau līdz šodienai vai kā, bija jāsaka, iesim vai neiesim, bet mēs pat nezinām, ko tā valdība darīs. Labi. Tajās 4 nedēļas sarunās, tad mēs gaidījām, te viņš tūlīt sāksies šīs sarunas. Nebija. Tajās 4 nedēļas sarunās mēs gaidījām, vai šis saruna process uzsāksies vai ne. Mēs redzējām, ka viņš nesākās, tad mēs uzrakstījām valsts prezidentam. Bet mēs gribam nopietnāk sarunu. Jūs vēl esat gatavi nopietnām sarunām ar Godmanu? Ja jūs sakat, nav godiet... Ja Godmaņa kungs mainīs savu viedokli un nespiedīs rītdienu balsojumu un uzsāks patiesas sarunas, pavisam nopietni. Es neredzu, kur šeit ir steigti. Mēs esam gatavi šīm sarunām, mēs esam gatavi runāt nopietni par veicamo politiku. Tajās 4 nedēļas sarunās iznāca tā. Mēs esam gatavi šīm sarunām, es smaidu, bet pavisam nopietni. Es nevaru brīnīties par tām runām un procesu. Tajās 4 nedēļas sarunās iznāca tā, ka vajadzīgas sarunas. Tajās 4 nedēļas sarunās iznāca tā, ka, vai nu. Iznāca tā, ka mēs visi sanācām kopā, jo mēs to tik vien esam gaidījuši par šo sarunu procesu uzsākšanu. Iznāca tā, ka bija jāsaka, iesim vai neiesim, bet mēs pat nezinām, ko tā valdība darīs. Labi. Tajās 4 nedēļas sarunās, tad mēs gaidījām, te viņš tūlīt sāksies šīs sarunas. Mēs esam gatavi runāt nopietni, vai nepieciešams sarunas. Mēs gaidījām, vai šis saruna process uzsāksies vai ne. Tik sāksim to sarunu, un mēs pat tik tālu netiekam. Mēs faktiski atkāpamies no visām savām prasībām un palikām uz vienu. Runāsim tālāk, vispār runāsim, sāksim par šīm konkrētām lietām. Vai jūs nepiekrītat, ka ievilkt sarunu procesu varbūt nevajag, un jo vairāk runās, jo lielāks bezceļš iznāks? Es jums teikšu tādu, mēs to pateicām no paša sākuma. Bezceļš ir, ja ceturtdien ir balsojums, tad ir droši nē no mūsu puses. No jūsu puses, jā, bet tad nav 5 partijas.